Piedod, ka tik augsti. Piedod, ka tik augsti. Mums, diemžēl, nav ieslēguši siltumu, ja? Tu dzirdēji, kā laizīt šīs mājas klitoru? Dzirdēju. Izstāsti, kā tu uzlabotu šo vēstījumu, lai māja no klitora laizīšanas gūtu lielāku baudu nekā tās 6 raksturu iezīmes, kuras tika aprakstītas, kā laizīt klitoru. Tu atceries tās 6? Es atceros, jā, man 6. bija jautri. Es pievienotu... Tātad vispirms atgādināsim, kādas 6 tu dzirdēji latviešu valodā, jo viņas skanēja krieviski, tad varbūt kāds nesaprot. Jā, tātad viena bija maigi. Otrkārt ar mīlestību. Ar mīlestību ieklausoties. Jā. Ar prieku. Jā. Tālāk. Uzmanīgi. Un ar jautru prātu. Jautri to darīt. Tā, kā tu to vēl papildinātu un uzlabotu, lai māja no klitora laizīšanas iegūtu vēl vairāk baudas? Saplūstot. Ar ko? Ar klitoru? Kam tu ieteikti saplūst? Mēlītei, degunam? Laizītājiem saplūst ar klitoru. Vai tu zini, ko grieķu valodā nozīmē? Vai ko nozīmē klitors, tu zini? Tu mūsu slavenākā, pazīstamākā Latvijas seksoloģija. Vai tu zini, ko nozīmē klitors? Baudas orgāns. Nē, muļķīte. Tā ir atslēdziņa. Mazā atslēdziņa grieķu valodā. Mācies, un tu daudz ko uzzināsi. Ko tu zini par klitoru tādu, ko tu gribētu, lai katrs Latvijas vīrietis zina par klitoru? Ka viņš ir. Tātad šitos lohatronus mēs aizmirstam. Mēs runājam ar tiem Latvijas vīriešiem, kuri jau ir saskārušies. Ne tikai zina, ka viņš ir, bet pat ir ar viņu saskārušies, tikai nezina, ko viņi darīja. Un zina tagad tās 7 lietas. Jā, kuras mēs nosaucam kā tās, kā pret viņu attiekties. Tātad, ko tu viņiem pateiktu? Kuri tad mācās šādās 7 veidos laizīt klitoru? Mājas klitoru, nevis tavu. Lai turpin to darīt. Labi. Tu esi kādreiz laizījis šīs sievietes klitoru? Man prasa. Es nezinu, kā tu saki? Ko tad? Nē, tu nedzirdēji jautājumu? Nē, es nezināju, ka tu man prasa. Es tev prasu. Jā, Jo tu esi kadrā. Jā, labi, jā. Kādi tev ieteikumi būtu Latvijas vīriešiem? Nedomā par sevi tajā brīdī. Aizmirsties tādā ziņā. Jā. Par ko domā tu ieteiktu laizot klitoru? Par šo otru būtni. Par klitoru? Drīzāk ne pašu klitoru. Klitoru īpašnieku. Tu spēji vadīt? Māju! Lūk, pareizā atbildē! Viktor, tu esi kādreiz laizīt klitoru? 7 stāvos. Šeit 5, man liekas. 5 reizes... 3 ir 15. 3 jums te jautā. 5 reiz 3 ir 15. Skalpa 15, Rīgas laiks 30. Jā. Tu esi laizījis? 30 grādu. Klausoties visā, ko Kristīna un Māris teica, kā tu papildinātu šo vēstījumu latviešu vīriešiem? Siltums. Mājai vajadzīgs siltums. Tātad es nerunāju par māju, Mudak. Es par klitoru runāju. Tikko par klitoru runā, tu saka par māju. Tikko par māju, saka par klitoru. Viņš acīm redzam nav norientējies tēmā. Tātad, vai tu esi laizījis kādai sievietei klitoru? Es, diemžēl, neesmu laizījis Kristīnas klitoru. Bet, kādu klitoru tu esi laizījis? Kaut kas vēl jālabo šajā dzīvē, ne? Vai tu esi kādu klitoru tu esi laizījis? Neinteresē. Sapratu. Vai tu esi laizījis kādu klitoru? Neinteresē. Tu esi kādreiz laizījis kādu klitoru? Jā. Un pēc visu, ko tu esi dzirdējis, ko tu ieteiktu Latvijas vīrošiem, kas gribētu labāk laizīt šīs mājas klitoru? Klausīties. Uz ko? Klitoru īpašniekam. Cik patīkama saruna tomēr.
Es uzskatu, ka mēs jau esam, tā sacīt, ja mēs šo novadīsim līdz vairumam latviešu vīriešu, var gadīties, ka Latvijā būs vairāk baudas, prieka un labsajūtas. Ne, tev neviens neko neprasa. Tagad tūplāns ir galvenās Latvijas seksa speciālistis, pirmās seksoloģis, sexual bodywork, tur, meistares un visu seksuālo apmācību skolotājiem sagatavotājas, kas nevienam nav vajadzīgi. Par ko lasīt novembra žurnālā Rīgas laiks sarunu starp Kristīni Valodi, Imantu Daksi, kur jūs nu pat dzirdējāt. Un vēl kaut kādu tur. Un vēl, jā. Vai tev ir kādi galvārdi mūsu īsajai sarunai? Novēlējums kāds mājai, latviešu tautai, savam klitoram, savam brīnišķīgam vīram vai vēl kādam? Turpināt lasīt. Sēnes vai Rīgas laiku? Kas sniedz vairāk balvas? Kā man patīk šī sieviete? Kā es tevi apskaužu ar savu cūkspurniņu? Tas ir tāds pamasko. Tu pat neredzi neko. Es jums tagad izstāstīšu.